Tas sveiciens. Tad sastās grupas, otrās grupas prezentācija, ko mēs esam ieguvuši, cik daudz esam iemācījušies izmantot mākslīgā intelekta rīkus, lai izveidotu mums iedot uzdevumu biznesa ideju Smart Coffee biznesu. Tad mūsu biznesa ideja ir iznomāt kafijas automātus kopā jau ar servisa pakalpojumiem un kopā ar 2 kilogramiem kafijas. Tad mūsu uzdevums bija galveno produktu, tieši šo te premium abonementu, uztaisīt konkurentu izpēti, uztaisīt sociālā mēdīja un reklāmas ierakstus, bildes un tam līdzīgi. Tad mēs ķeramies klāt. Pašu prezentāciju mēs izveidojām vispirms parastajā Latvijas universitātes formātā, un pēc tam mēs viņu mazliet pakoriģējām rīkā gamma. Tad gamma mums iedeva pirmo pārsteigumu, ielādējot, teiksim, konkurentu jau cita AI rīka izveidoto rezultātu, teiksim, konkurentu izpētes tabulu, tad gamma rīks mums jau iedeva vienu papildus bonus slaidu, kas ir šis redzamais, kur jau spēja nodefinēt, kuri no konkurentiem ir vietējie spēlētāji, kur ir globālie zīmoli, attiecīgi izvilkt kaut kādus nozīmīgākos punktus katrā no šīm sadaļām. Kā arī par pašu tirgus segmentu izvilka galvenās atziņas par pieaugušo pieprasījumu un zemu tirgus piesātinātību. Tad kāda mums izskatās pašu konkurentu analīze, kur mums ir definēts konkurējošo kompāniju nosaukums. Esam papildinājuši promptu, lai mums arī sniedz šo konkurentu gada vidējos apgrozījumus par pēdējiem kādiem noteiktiem gadiem. Tad pārskatā mums ir nodefinēti tieši kādos segmentos un kurās sfērās vairāk strādā. Un tad vēl papildus mums ir 4 parametri, kas jau raksturo katru konkurentu, SWOT analīzes datus. Pašās beigās mums arī ir secinājumi, ko mums mākslīgais intelekts ir iedevis, un ir 3 secinājumi, ka tirgus ir piesātināts un segmentēts. Vairumam konkurentu trūkst elastības un personalizācijas, kas attiecīgi konvertējās mūsu iespējās. Un ir mazs fokus uz mājsaimniecību segmentu, kas, principā, iedziļinoties arī šķiet subjektīvi diezgan pareizi. Un mums ir arī iedoti kaut kādi nākamie soļi, kurus būtu vērts apspriest un spērt. Tad par pašas biznesa idejas SWOT analīzi, tad ir stiprās puses, ir augstas kvalitātes kafijas pupiņas, tehnoloģiskie risinājumi, kur ir izcelti mūsu mobilā lietotne, kas savukārt no konkurentiem, elastīgi līguma nosacījumi un koncentrēšanās uz ilgtspēju. Ir arī vājās puses, kas ir diezgan likumsakarīgas, tā kā aizņemtā tirgu jaunām spēlētājām ir grūti ienākt. Bet kopumā, teiksim, SWOT analīze ir pieņemama un vairāk vai mazāk laba. Savukārt biznesa ideju risku analīzē ir vispār pieņemtās lietas, kas ir lielākais risks, ir tas, ka mūsu projekts var neizturēt konkurenci un nemaz neiedzīvoties. Ir kaut kāds datu drošības aizsardzības, kā saka, aktuāla tēma, tad mākslīgais intelekts arī šo te, kā saka, uzsver. Nav joka lieta, bet vajadzīgs. Pārējās lietas, tur tehniskie traucējumi, finanses, piegāžu ķēžu, kaut kādas nebūtības, protams, arī ir uzskaitītas un arī ir gana labi. Par sociālo mēdīju ierakstiem arī esam saģenerējuši gan attēlu, gan arī pašu ierakstu. Šodien mācībām zināsim, kā mums to automatizēt un ģenerēsim katru dienu pāris ierakstiem. Un tieši tāpatās mums arī ir reklāmas ieraksts un reklāmas ieraksta attēls. Papildus tam arī esam izveidojuši mājaslapu Smart Coffee ar
vizuāli pievilcīgu dizainu. Nu, tā kā paldies komandai, paldies pasniedzējiem. Tā.